Sinepju graudiņš. Vārds katrai dienai. Dievs tevi stiprina. Šodienas rakstu vieta. Nebīsties, jo es esmu ar tevi. Neatkāpies, jo es esmu tavs Dievs. Es tevi stiprinu, es tev arī palīdzu. Es tevi uzturu ar savas taisnības labo roku. Jesajas 41. nodaļa, 10. pants. Šodienas pārdomas. Šis ir laiks, kad mēs tiekam mudināti īpaši tiekties pēc Dieva apsolījuma piepildījuma. Patiesībā ir pienācis laiks kļūt ticības varoņiem. Ir pienācis laiks atlaist pagātnes nastas un tiekties uz to jauno, ko Dievs mums ir sagatavojis. Mēs vairs nedrīkstam sēdēt sevi žēlošanā un domāt par to, cik esam zaudējuši, kas mums ir sāpinājis un cik tas bija negodīgi. Ir pienācis laiks pamodināt sevi ticības kareivi un drosmīgi ieņemt zemi, ko Dievs mums apsolījis. Svarīgi, ka kareivi nesūdzas par uzbrucēju, bet gan paklausot komandiera pavēlēm, neatlaidīgi cīnās līdz pilnīgai uzvarai. Apzinies, ka tev jau ir garantēta uzvara Jēzu Kristu. Tu necīnies savā spēkā, bet Dieva spēkā, un tava cīņa nav pret miesu, bet pret gariem. Apņemies koncentrēties uz Dievu vārdu un paklausi viņa norādījumiem. Velti laiku sadraudzībai ar Jēzu Kristu. Notic, ka viņš tevi stiprina, palīdz un uztur tevi ar viņa taisnības labo roku. Un tu redzēsi, kā uzvara atraisās visās tavas dzīves frontēs. Šodienas lūkšana. Tēvs, es apņemos cīnīties labot ticības cīņu, līdz es redzu tavu apsolījumu piepildīšanos manā dzīvē un manā tautā. Paldies, ka tu esi man devis garīgu autoritāti, ievies tavu kārtību šeit uz zemes. Es ticu, ka labākais vēl ir tikai priekšā, un ar tevi kopā viss kļūst iespējams. Jēzus vārdā. Āmen.